Ieņemiet vietas. Nebūtu pauze, būtu tālāk. Un tāpēc arī krīt pāri, kad jau piecēlies. Ja no piecelta sāk grūst, tad krīt pāri. Bērndārzā līdz pēdējiem gadam man bija laba redze, un tad jau, kad es beidzu bērndārzu, un tad, kad jau pirmā klasīte bija, tad no tā brīža līdz tam man ļoti pasliktinājās redze. Un tā man jau no pirmās klases tā sanāk jau kādi 17 gadi, tad sanāk slikta redze, un es jau pieredzēju pie tā īstenībā. Tas ir tāds, kad uz attālu nav tas asums, tā kā tas detaļas neredz, jā. Piemēram, cilvēkus tā kā es redzu, bet tādas detaļas, ka piemēram cilvēkam seju vai kas piemēram uz tām trepēm, ja tur būtu kaut kas uzzīmēts, es neredzētu, vai un arī tuvumā, protams, jā, kad burtus tādas mazās grāmatās arī nevar izlasīt, jābūt vienmēr palielinātiem. Jāpierod, jā, kaut kā. Kā 20 var likt, ne? Es bērndārzā gāju futbolā, bišķi florbolā pagāju. Pēc tam es sāku vieglatlētikā trenēties, bet skriešanā. Tas man tā īsti nepatika, un es sāku ar draugiem iet pie stieņiem, un tur sāku vilkties un pumpēties visādi šitādas lietas. Un tad mēs izdomājām sākt iet uz trenežeru zāli, un tā jau aizgāja kā 10 gadi trenežeru zālē. Šo kādu tricāru uzlikt, ne? Jā, tas 30. Var pamēģināt, es domāju, šodien labi sajūt. Spēks ļoti daudz. Spēka trīscīņā viņš ir guvis daudz godalgas Latvijas mērogā. Latvijas rekords junioriem viņam piederēja. Varbūt tagad ir pārgrūduši. Emīls ļoti patstāvīgs. Ļoti zināt gribošs. Pirmajā kursā akadēmijā tas mums bija vieglatlētika. Pirmo reizi dzīvē lodi paņēma un izgrūda, un man tiešām likās. Šis ir tāds labs sporta veids. Nē, šis nebūs tik tāds. Gan spēku, vai gan ātrumu, gan tehniku. Tiešām ir no visādiem leņķiem var to rezultātu uzlabot, un tāds azartiņš arī, kad sacensties. Cik es šodien varēšu aizgrūst, un man tā patīk īstenībā. Kurien viņš grūž, viņš neredz. Un tad es tā padomāju, ja kādam aizsiet acis un liktu grūst lodi, diez vai viņš tik veiksmīgi to izdarītu. Arī no tiem čempioniem, ja viņam aizsiet acis. Zūd līdzsvars, kur vēl, lai nepārkāptu pāri. Tādēļ es novērtēju, ka Emīls dara varoņdarbus. Emīlam personiskais rekords ir 7 kg lode, 15 metri, ko viņš aizgrūda Kobē, pasaules čempionātā tagad. Un ieguva 2. vietu starp spēcīgiem lodsgrūdējiem. Skaties, pieliksi tuvāk. Ja šī vietā, skaties, kurus metri pazūd. Ja elkons atnāk šeit. Es visu laiku kaut kādu informāciju meklēju internetā pa tehniku, pa fiziskā, kā spēku uzlabot, kā ātrumu uzlabot, kā to rezultātu lodē, kas tieši dod to rezultātu un visādi šitāds pētījumus. Es video YouTubā skatos, kā labākie lodsgrūdēji grūž, cenšos to savos treniņos, protams, izdarīt, ja nolieku telefonu malā, tur nofilmēju, piezūmoju, un tā diezgan labi var uzlabot to tehniku. Mierīgi. Kā treniņš šodien? Normāls īstenībā šodien. Nebija grūti? Personīgi, bija labi. Pēc lietas pišķi nočakarēja. Lidoja tālu. Šodien, jā. Īstenībā bija labi. Šodien, kad 15-20, kas maz lidot pie 15-40. Jā, viens ir tas, ka mums ir tā abiem vairedzība. Man bija pirmajai. Kaut kā, jā, mēs tā saprotam ikdienas tādas lietas vai to šķēršus, ar ko mēs varam pasmieties par to, un citi nekad to nesapratīs, kā tas ir ikdienā. Jā, es pati kādreiz sportoju daudz, bet es vairāk aizgāju uz to akadēmisko. Šitien te atripojušas.
saviem ģimenes locekļiem ir grūti būt ārstam, jo viņi nevienmēr klausās tevi, viņš tā neuztver tevi nopietni, viņam vajag izmasēt muguru. Nu, viņa mugura ir ko masēt tur. Jā, bet var iet arī par šito apējam apkārt un teikšu, kurā brīdī te var apiet apkārt. Tāpēc, ka es ļoti gribu to tādu, sevi parādīt no labās puses, kad tā, ka es nedaru tā pa pusē visu, es gribu visu maksimāli, visu, ko es vien varu sevi izdarīt, to es arī cenšos izdarīt. Tāpēc es arī meklēju to informāciju. Citāds meitas, kam tiekties. Nav tā, ka es vienkārši eju patrenēties, bet jā, man patīk tas ceļš līdz tam mērķim, to visu darīt ir ikdienā tāds foršs, uz ko tiekties. Tā kā gatavoties augšu šodien treniņš, šodien izdarīšu visu, ko es varēšu, lai labāku rezultātu uzstādītu sacensībās, lai tiešām ir par ko lepoties. Galvenais izdarīt visu, ko es varu līdz sacensībām, lai nav tā, ka es domāju, vai es neizdarīju šito, neizdarīju to. Es darīju visu, ko varēju, tad vēl jāstāsta no citas puses, kā var to uzlabot, un tad jāskatās nākamajām sacensībām. Ja viņš ienāca šitādi Parīzē uzgrūt, tad tev viņš ar ķerru jāved mājās. Jā, es gribētu 16 dabūt, 16 metrus. Ja es būs pie 16, tad arī būšu priecīgs, bet 16 būtu tas mērķis, ko es gribētu sasniegt līdz Parīzē. Pasaules čempions, tas 15 pat nebija tāds, baigi labi izlidoja vienkārši, kad man ir bijis jau 16 metri citreiz treniņos, tāpēc es gribu to nostiprināt, un tāpēc es zinu, kad es varētu Parīzē izgrūst to 16 metrus, jo ir bijis tieši pie 16 metru nozīmējusies lova treniņos. Fiksē. Tendence jau bija ļoti labi, bet Es domāju, šodien labi bija. šodien tā ļoti labi iet viņam tur ārā lodē, šitien, jāsāk bremzēt. Laikā arī jāmāk apstāties visos vingrinājumos. Fiziski viņš ir ļoti gatavs. Viņam jāsalīdzina tiem paralimpiešiem. Viņš grib citreiz līdzināties tiem parasiem grūti. Ar paralimpiešiem viņš jau tur daudz nezaudē. Labākā rezultāta viņam tur vairāk kā metrs varbūt starpība tikai. Bet viņam ir, kā es saku, visu vēl priekšā. Viņš ir jauns, viņam pēc 4 gadi Losandželos. Tur tad jau varētu parādīties rezultāti. Un pēc tam, pēc vēl 4 gadu Brisbane, Austrālija, tur jābūt ir riktīgi. Tas ir 3-2 gadi viņam, un viņam viss normāli, viņš jau var. Normāli, viss kārtībā. Es jūtos diezgan lepns, prieks, ka vispār tāda lieta ir, kad var cilvēki ar individualitāti startēt un censties sasniegt savus mērķus, un nav tā, ka tur jāsēž mājās un tur neko kāda jēga, ko man darīt, ja nav kur piedalīties vai ko. Labi, ka vismaz ir šitādas iespējas cilvēkiem arī palikt tādiem sportiskiem, arī pārstāvēt savu valsti un popularizēt galā to visu. Tad novēlu tev spēku un jautru kopā būšanu ar sportu. Kopā ir spēks. Baudīt mirkli, priecāties un gaidām jūs mājās. Nekad nepadoties. Ejiet uz saviem mērķiem, lai izdodas. Pašiem tāds satraukums, uztraukums, tās būs pirmās spēles. Un es būšu priecīga par jebkādu rezultātu ar medaļu, bez medaļas. Mums tāpat ir čempions. Tas jau ir sasniegums jau braucot jau uz turieni. Tā kā jā. Kā būs labi. Gribās vienmēr, cik vien labi vien var. Ja slikti nostartēt, tad tāds, ko es neizdarīju. Mums jāpacenš vēl vairāk. Tad jau arī jāstāsta to, lai nepārtājas pārāk daudz, tad jau var sevi iedzīt zemē, un tad jau tikai traumas un slikti rezultāti. Gribējās vienmēr to rezultātu uzlabot un darīt visu, ko varēja, tāpēc jau arī uzgāju uz augšu. Šī jau bija labs, es domāju.